Video, kas redzams jūsu ekrānā, rāda, kā amerikāņu žurnāliste Šelija Ketelsona vakar tika nolaupīta Irānas revolucionārās gvardes korpusa spēku Bagdādē. Viņa jau daudzus gadus ir bijusi reportiere šajā reģionā, atspoguļojot notikumus Sīrijā, Irākā un Libānā. Ziņu organizācijas visā pasaulē tagad aicina Irānas atbalstītos spēkus viņu droši atbrīvot. Taču šķiet, ka šī ir jaunā Irānas stratēģija – nolaupīt amerikāņus, lai iegūtu ietekmi ārpus Hormuza šauruma. Ir svarīgi atcerēties, ka tieši tā islāmiskais režīms sākās. 1979. gadā viņi nolaupīja simtiem amerikāņu diplomātu ASV vēstniecībā Teherānā. Un tagad šķiet, ka viņi atgriežas pie tā, ko zina vislabāk. Patiesībā ASV valsts departaments brīdina amerikāņus Saudarābijā, ka tas seko līdz draudiem, ka Irāna varētu tieši uzbrukt vietām, kur pulcējas Amerikas pilsoņi. Nevis karavīriem, nevis cilvēkiem, kas iesaistīti šajās operācijās. Tagad viņi plāno vērsties pret civiliedzīvotājiem. Iemesls tam ir vienkāršs. Irānai sāk pietrūkt ugunsspēka. Raķešu un dronu uzbrukumu skaits kopš šīs operācijas sākuma ir ievērojami samazinājies. Viņi vairs nevar tik viegli izlausties cauri ASV aizsardzībai. Tāpēc viņi pārorientējās uz mērķiem, kas nav aizsargāti. Civilā infrastruktūra un iespējams paši civiliedzīvotāji. Un uzmini, kurš palīdz Irānai veikt šos uzbrukumus? Vladimira Putina Krievija. Redzi, pavisam nesen notika uzbrukums ASV bāzei Saudarābijā. Tas bija līdz šim veiksmīgākais uzbrukums, ko Irāna ir veikusi kopš šī kara sākuma. Viņi iznīcināja E-3 lidmašīnu, iespējams 2 gaisa uzpildes lidaparātus, un turklāt ievainoja 12 ASV karavīrus, no kuriem 2 ir smagā stāvoklī. Par laimi nav bojāgājušo, taču tas joprojām bija nopietns uzbrukums. Un zini ko? Irāna nebūtu tik veiksmīga, ja nebūtu ārējas palīdzības. Šo palīdzību sniedza Putins, tas pats Putins, kurš lūdza Savienotajām valstīm pārliecināt Ukrainu atteikties no Donbasa, lai viņš varētu izkļūt no savas 3 dienu īpašās militārās operācijas. Te ir vairāk detaļu no prezidenta Zelenska, bet pirms mēs pie tā ķeramies, īsts atgādinājums. Nospiediet patīk un abonējiet zemāk, tas mums tiešām palīdz. Tagad noskatieties šo fragmentu. Ziniet, ja viņi vienu reizi uzņem attēlus, viņi gatavojās. Ja viņi otro reizi uzņem attēlus, tas jau ir kā simulācija. Trešajā reizē tas nozīmē, ka 1 vai 2 dienu laikā viņi uzbruks. Jā, to mēs zinām. Tāpēc, ja es nevienu reizi saņemu informāciju no savas izlūkošanas datus, ka viņi uzņem amerikāņu bāzes attēlus, es domāju šo. Šī ir atbilde. Vai viņi palīdz irāņiem? Protams. Cik procenti? 100%. Jā? Mēs jau zinājām, ka Krievija dalās izlūkošanas informācijā ar Irānu. Un mēs arī zinājām, ka viņi piegādā dažus modernus dronus, kas var darboties bez sakaru savienojumiem. Bet tagad mums patiešām ir reāli pierādījumi. Mums ir konkrēti pierādījumi, parāda, ka Krievija bija iesaistīta uzbrukumā, kurā tika ievainoti ASV karavīri. Lūk, ko es domāju, paskatieties. Krievijas satelītu dati rāda, ka viņu satelīti tieši atradās virs Saudarābijas bāzes 28. martā, 23. martā un 25. martā. Visticamāk, viņi fotografēja pretgaisa aizsardzības sistēmas, aprīkojumu un visu citu, kas varētu būt svarīgs gadījumā, ja notiktu uzbrukums. Un tad uzbrukums notika tikai dienu pēc tam, kad Krievijas satelīts bija virs šīs bāzes 26. martā. Šīs fotogrāfijas, ko Krievija uzņēma, visticamāk spēlēja lielu lomu tajā, ka Irāna spēja pārvarēt pretgaisa aizsardzību, iznīcināt ASV aprīkojumu un savainot ASV karavīrus. Un zini ko? Tikai diena pēc šī uzbrukuma ASV kongresmene Anna Paulīna Luna uzaicināja Krievijas parlamenta locekļus uz Kapitolija kalna. Krievijas likumdevēja ekskursijā fotografē ASV kongresu. Tikmēr Krievijas izlūkdienests palīdzēja Irānai nogalināt ASV karavīrus un iznīcināt ASV bāzes. Ir šokējoši, ka tas tika atļauts. Šī bija pirmā Krievijas likumdevēja vizīte, kopš Krievija iebruka Ukrainā, un tā notika vienā no visapkaunojošākajiem brīžiem Kodak Khamenei laikā. Un acīm redzot, kongress šajā vispār nebija iesaistīts. Tā bija privāta lieta, ko kongresmene pati noorganizēja. Viņi regulāri tiekas ar Krievijas delegācijām. Un tagad, nesaskaņot ar kongresu, viņi uzaicināja Krievijas parlamenta pārstāvis ierasties Amerikas Savienotajās valstīs. Šķiet, ka mūsu politiķi īsti neapzinās, ko Krievija nodara ASV bruņotajiem spēkiem. Un tagad mums ir Ukraina otrā pusē. Kamēr Krievija palīdz Irānai nogalināt amerikāņus, Ukraina palīdz amerikāņiem aizsargāt sevi un savus sabiedrotos. Prezidents Zelenskis nesen apmeklēja Persijas līča valstis, kuras uzbrūk Irāna, sniedzot tām resursus un zināšanas, kā cīnīties pret šahed droniem.
Atcerieties, Ukraina jau 4 gadus cīnās ar šiem droniem. Viņi zina tos apturēt, viņi zina, kas darbojas. Un tagad viņi dalās ar šo pieredzi ar Amerikas sabiedrotajiem. Un mums ir arī Ukrainas pārstāvi, kur tieši sadarbojas ar ASV militāriem spēkiem, lai noskaidrotu, kā labāk aizsargāt Amerikas bāzes un amerikāņu karavīrus. Varbūt Floridai ir vajadzīgi labāki pārstāvi, kuri saprot, kura valsts patiesībā palīdz ASV un kura valsts nodrošina, ka tuvajos austrumos mirst vairāk amerikāņu. Protams, Ukrainai ir vairāk iemeslu vēlēties, lai islāma režīms tiktu gāsts. Irāna pēdējos 4 gadus ir palīdzējusi Krievijai nogalināt Ukrainas civiliedzīvotājus. Irāna arī notrieca Ukrainas civilās aviolīnijas lidmašīnu. Un tagad Irāna tieši draud uzbrukt Ukrainai, jo Ukraina palīdz Amerikas Savienotajām valstīm. Paklausieties, lūk, prezidents Zelenskis runā par šo. Attiecības ar Irānu, dialogs ar Irānas amatpersonām. Mēs pārdzīvojām grūtus laikus, un mēs tikai cietām zaudējumus. Mēs viņiem neko nedarījām. Viņi notrieca mūsu lidmašīnu, nogalināja mūsu pasažierus, lidmašīnas apkalpi, cilvēki gāja bojā. Viņi to neatzina. Viņi neielaida ekspertus. Tad sākās pilna mēroga karš. Viņi nodeva šahīdu dronus Krieviem un nogalināja mūsu civiliedzīvotājus. Es gribēju to visu apturēt, es viņiem lūdzu. Viņi solīja, ka nebūs vairāk par vienu drona partiju, bet turpināja melot un piegādāt ieročus. Tāpēc es viņus uzskatu par Krievijas līdzdalībniekiem. Tikmēr, kamēr tas viss notiek, admirālis Brets Kūpers, centrālās pavēlniecības komandieris, patiesībā apmeklēja amerikāņu karavīrus un bāzes tuvajos austrumos. Viņš arī publiskoja šī apmeklējuma video. Tikmēr Irānas komandieris slēpjas dziļi pazemē bunkuros, lai pārliecinātos, ka viņi netiek iznīcināti. Tas tiešām parāda, kurš uzvar, neatkarīgi no tā, ko saka Twitter. Paklausieties viņa paziņojumu. Sveiki, es esmu admirālis Brets Kūpers, ASV centrālās pavēlniecības komandieris. Centrālās pavēlniecības komandieris tuvajos austrumos kopā ar mūsu 50 000 karavīru, lai sniegtu savu 6. atjauninājumu par operāciju Episkās dusmas. Tagad kampaņas 5. nedēļā mana operatīvā novērtējuma rezultātā var teikt, ka mēs gūstam neapstrīdams panākums Irānas spēju likvidēšanā īstenot ietekmi ārpus savām robežām būtiskā apjomā. Mēs neredzam viņu floti jūrā, mēs neredzam viņu lidmašīnas lidojam. Un viņu pretgaisa aizsardzības un raķešu aizsardzības sistēmas lielākoties ir iznīcināts. Neskatoties uz mūsu nepārprotamo pārākumu, mūsu spēki joprojām ir modri. Es jau sen uzskatu, ka katrs mūsu panākums sākās un beidzās ar mūsu cilvēkiem. Un mūsu karavīri, kas ir izvietoti šim uzdevumam, dara izcilu darbu. Šī brauciena laikā man bija gods atzīt un apbalvot mūsu karavīrus par viņu drosmi, izturību un neatlaidību, jo viņi turpina darīt vairāk nekā no viņiem tiek prasīts. Jā. Lielisks darbs, lielisks darbs. Cik ilgi tu esi dienestā? 12 gadi, kungs. Fantastiski. Kā tev klājas? Diezgan labi, kungs. Esmu no Ohio. Labi, no kurienes tieši? Toledo. Kungs, labi, lieliski, fantastiski, fantastiski. Paldies par to, ko jūs darat. Ļoti novērtēju. Kāds ir jūsu amats? Es vienmēr lidoju triecienu misijās. Labi. Cik misijas jūs esat lidojis? Droši vien vēl pāris 10 citu. Un cik ilgi jūs personīgi esat šeit bijis? Es šeit esmu tikai kopš februāra, kungs. Jā. Fantastiski. Nu, paldies par lielisko darbu. Liels paldies. Tikmēr novēlu tev visu to labāko. Es domāju par tevi katru dienu un ar lielu lepnumu. Tāpēc paldies par to, ko tu dari. Es to patiešām novērtēju un nevarētu būt vēl lepnāks. Turklāt ASV valsts sekretārs Marko Rubio vēlreiz izklāstīja šī kara mērķus un iemeslus, kāpēc ASV to vispār uzsāka. Lūk, šis paziņojums. Daudzi amerikāņi jautā, kāpēc Amerikas Savienotajām valstīm tagad bija jāuzbruk Irānai. Ļaujiet man paskaidrot. Irāna vēlas iegūt kodolieročus. Par to nav nekādu šaubu. Ja viņi patiešām vēlētos to, ko viņi apgalvo, kodolenerģiju, tad viņi varētu iegūt kodolenerģiju tāpat kā visas pārējās pasaules valstis. Un tas nozīmē, ka jūs importējat kurināmo un būvējat reaktorus virszemē. Irāna tā nav rīkojusies. Viņi būvē savus reaktorus un iekārtas dziļi kalnos, prom no sabiedrības acīm, un viņi vēlas bagātināt šo materiālu. To pašu aprīkojumu, ko viņi varētu izmantot materiāla bagātināšanai, enerģijas iegūšanai, viņi varētu ātri izmantot arī tā bagātināšanai līdz ieroču kvalitātei. Tātad ir skaidrs, ka viņiem ir piedāvāta katra iespēja izveidot kodolprogrammu, kas ļautu iegūt enerģiju, nevis ieročus. Un katru reizi viņi šo iespēju ir noraidījuši. Bet kāpēc uzbrukums tieši tagad? Nu, ko Irāna mēģināja panākt? Irāna centās izveidot konvencionālu vairogu. Būtībā, lai viņiem būtu tik daudz raķešu un tik daudz dronu, ka neviens nevarētu viņus uzbrukt, un viņi jau bija labi ceļā uz to. Mēs bijām uz sliekšņa, ka Irānai būs tik daudz raķešu un tik daudz dronu, ka neviens nākotnē nevarētu neko izdarīt pret viņu kodolieroču programmu. Tas bija nepanesams risks. Nevienos apstākļos valsts, kuru vada radikāli šītu garīdznieki ar apokaliptisku nākotnes redzējumu, nedrīkst iegūt kodolieročus.
Un nevienos apstākļos viņiem nedrīkst ļaut slēpt un aizsargāt šo programmu un savas ambīcijas aiz raķešu un dronu vairoga, pret kuru neviens neko nevar izdarīt. Šī bija mūsu pēdējā un labākā iespēja likvidēt šo konvencionālo draudu, to konvencionālo vairogu, ko viņi centās izveidot. Un prezidents pieņēma pareizo lēmumu to tagad iznīcināt. Tas ir šīs operācijas mērķis – iznīcināt viņu konvencionālās raķetes un dronu programmu, lai viņi vairs nevarētu aiz tās slēpties un beidzot būtu spiesti nopietni runāt ar pasauli par to, lai nekad mūžā nebūtu kodolieroču.